reiz kādu dienu mamma ar tēti sastrīdējās. Mamma teica, ka tā ka mana galda lampa rausās, bet tētis atkal negribēja mainīt, jo viņam likās, ka ar to lampu viss ir labi. Un man arī likās, ka ar to lampu viss ir labi. Un tā es vienā dienā uztaisīju schēmu ar fototranzistoru. Es fototranzistoru izvēlējos tāpēc, ka tā ir fotorezistors. Mums ir fotodiode un fototranzistors. Tiem visiem vulciņas ir uz iekšu, jo viņas tā kā savāc to gaismu. Un kā tu izdomāji, ka šī schēma tev palīdzēs noskaidrot, kas īsti notiek ar tavu galda lampu? Jo viņa ir ar gaismu, un galda lampa arī uztver gaismu. Uztver vai izstaro? Uztver fototranzistors, bet piemēram gaismas diode ir kas cits. Jau viņa izstaro gaismu. Viņa ir gaismas diode var būt gan šitāda, gan šitāda, un gan, kur man tā palika? Un gan šitāda te tikai ar krāsainiem stīkliņiem. Un lūk, tā es arī noskaidroju, kas īsti notiek. Nu, tu saslēdz to fototranzistoru schēmā, un kas notika? Un uzzināju tā tumba klusi rūc. Un ko tas nozīmē, ja tumba klusi rūc? Ka tiešām tur raustās. Ja kur es uzzīmēšu tulīt fototranzistoru. Tādi arī līdzīgi ir gaismas diodes, kurām ir šitādi tāpati iekšā un tādas šas kājiņas. Tikai gaismas diodēm šeit ir tāda maza krātuvīte, tad tā būtu gaismas diode, bet fototranzistoriem viņas nav. No augšas fototranzistori izskatās kaut kādi šitādi te, tad uz mīnusa kājas ir tāds tumšāks kvadrātiņš, uz mīnusa kājas, uz plusa kājas tā nav, un no tajā kvadrātiņā ir kristāls. Kristāls tajā kvadrātiņā ir, kurš to gaismu uztver. Un no kura iziet tā drāts. Un kas tad notiek, kad viņš uztver to gaismu? Tad viņš laiž cauri strāvu, ja pastās, tad no mīnusa uz plusu šādā te virzienā. Lūk kā. Lūk. Un tā arī es noskaidroju šo te schēmu. Rekur tās fototranzistors, viņu parastā TV, šis te ir R1, šī te ir TB. Šis te TV ir fototranzistors, pretestīva tumba. Fototranzistors, lai uztvertu gaismu un pēc tam laistu sev cauri, rezistors, lai pamazina strāvu un lai nekas nepārdegtu, tumba, piemēram, šeit tumbu mēs dzirdējām, kā
kā mainstrāvā, kad viņa tā bum. Un ja pastāst, tad tas būtu šitā te, šeit būs tā kā rūtiņas, mūsu schēmā tumbarūt šādi bum. Ļoti ātri. Bet, ja ir līdzstrāva, ja viņu slēgā iekšā ārā līdzstrāvu, piemēram, tad viņa vienkārši, kad pievieno līdzstrāvu, tad viņa tikai, kad atvieno, tad tas būtu tā, ir pievienot, tad aiziet un atvieno, un aiziet tālāk, un tā visu laiku šitais te turpinās. Kāpēc tā? Nezinu, kāpēc tā, bet vispār tumbās pēc idejas ir tā, kad viņām, ja viņas būtu šķērsgriezumā, tad šeit ir tāda membrāna, tad šeit ir drātis šeit pa vidu ir magnēts, un tad tas magnēts sit ap. Un skaties, kad viņas ir kur pievienot plus ar mīnus, tad viņas ir šitā te vienā mirklī p, un kad atvieno arī p, nu tā visu laiku. Klau, un tu pirms tam mēģināji kaut ko tumbas vietā izmantot austiņu un tumbas vietā izmantot gaismas diodi? Jā. Un ar ko tas atšķīrās? Gaismas diode vienkārši dega, un austiņā arī bija tie rūkoņi, bet tos nevarēja tik labi dzirdēt, tīpaši kamerā. Nu, un kā, ar ko tev bija visvieglāk pārbaudīt, vai tā lampa raustās vai neraustās? Nu, ar tumbu vai austiņu. Nu, labi, paldies tev. Jā.